23. februārī Rietumbankā tika prezentēta Kino fóruma Arsenāls un starptautiskā bērnu filmu festivāla Berimors jaunā koncepcija. Tā paredz jaunu vadību, kino izrādīšanas robežu paplašināšanu, kino svētku svinēšanu visu gadu garumā un investīcijas Arsenāla produktu izstrādē. Arsenālu un Berimoru turpmākos 5 gadus vadīs gruzīnu kino režisors un operators Georgijs Haindrava. Protams, ka es viņu sen pazīstu, tā ir veca draudzība, 85. gads, ja? Bet faktiski tās ir jauns Bielsrāvs. Viņš ir Arsenāla goda dibinātājs 86. gadā. Un mēs esam nogājuši pietiekoši garu ceļu kopā. Это очень важный день в моей жизни, очень важный, потому что я был сегодня представлен официально как председатель правления Рижского международного киноцентра и директор. Šī ir ļoti svarīga diena manā dzīvē, jo es šodien tiku oficiāli stādīts priekšā kā Rīgas starptautiskā kinocentra, kā arī Arsenāla un Berimoru festivāla vadības priekšsēdētājs. Un es esmu ļoti pateicīgs visiem, kas pieņēma šo lēmumu. Pirmām kārtām jau manam labākajam draugam un burvim Augustam Sukutam, kurš izdomā tādas lietas, kas ir absolūti oriģināls. Tāda festivāla kā Arsenāls nekur nav un nekad nav bijis. Pati Arsenāla būtība, kad praktiski kino dievs ir tas, kurš nolem, kur ir labākie, nevis kaut kāda subjektīva vērtētāji, kaut arī tie būtu 3 vai 5 profesionāli kino kritiķi vai režisori. Tas jau vien liecina par to, ka šis ir pilnīgi oriģināls piegājiens. Šie 25 gadi un tas, kas šajā laikā ir izdarīts, izrādītas 2500 filmas, kuras veidojuši 1500 labākie režisori un 500 000 skatītāji. Tas ir 3 paaudzes izaugušas ar labu klasisku kino. Un arī Berimors, kuram šogad aprit 9. gads. Es domāju, tas ir milzīgs ieguldījums Latvijas kultūrā. Un tas man ir liels gods vadīt šādus nacionālas nozīmes projektus. Nē, es domāju, viņš ienes tādu dinamiku, viņam ir tas dienvidnieka tā deksme, un es domāju, ka viņš arī paceļ to biroja darbību. Tas ir lipīgi, šī dienvidnieka deksme noteikti ir lipīga, un birojā darbiniekiem viņa mēdz pielipt. Šogad pirmo reizi abu festivālu vēsturē filmas tiks izrādīts ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās. Vienošanās jau noslēgta ar Cēsīm, Liepāju un Daugavpili. Sāktas sarunas arī ar Ventspilu un Kuldīgu. Pirmais Arsenāla produkts būs augstākā labuma Gruzijas vīns, kas Latvijas veikalos parādīsies jau marta beigās. Savukārt Berimoram par godu taps īpaša vīnogu sula no Gruzijas vīnogām. Berimors notiks no 8. līdz 10. aprīlim, tad visu nedēļas nogali. Viņš notiks gan Rīgā, gan arī Latvijas reģionos. Tas ir Cēsīs, Liepājā, Ventspilī. Un turpmāk viņš domā ceļot arī pa visu pārējo Latviju, tāpēc, ka šogad viņš pirmo reizi brauks ar riteni, speciāli Berimoram veidot riteni un apceļos pēc iespējas vairāk vietas un parādīs savas filmas pēc iespējas vairāk bērniem.